Ja tomēr prāts nenesas uz muzicēšanu, var aizrauties ar kaut ko spēcīgāku, doties uz veselības fabriku un apgūt sistēmu, kas apvieno elpošanas un fiziskos vingrinājumus. Sistēmas tehnikā var atrast dažādu pasaules cīņas veidu bāzes tehnisko kustību un paņēmienu vairumu, pati cīņa, cīņa ar ieroci un cīņa izmantojot citienu tehniku. Un tomēr tā nav tikai cīņas māksla. Система, как сказать, это не какой-то определенный вид боевых искусств, как многие подразумевают. Это общеразвивающие динамические движения, как я говорил, уже основанные на дыхании, которые подходят для любого человека. Ik viens, kurš ir nodarbojies ar jebkādu veidu fizkultūru, var nodarboties arī ar sistēmas tehniku. Группа у нас есть от 3 до 60 лет. Особых физических данных для занятия системой не требуется. Это древние русские боевые искусства. Galvenais instruktors bieži viesojas Latvijā, lai nodotu savas prasmes tālāk. Тренируют нас, инструкторов. Мы уже передаем вам. Sistēma apmāca cilvēku, kā rīkoties ekstremālās situācijās ar skaidru galvu. Заниматься могут все, как юноши, так и девушки, мужчины, женщины. Ja uz treniņiem dosieties vismaz 2 reizes nedēļā, kļūsiet ne tikai fiziski spēcīgāks. Люди, занимающиеся системой, замечают такой факт, что стали гораздо спокойнее, улучшается сон. Jo pašā pamatā sistēma ir garīga tehnika. Присоединяйтесь.